skatītāji, un šodien mēs spēlējam Next Car Game demo versiju, jo es nevaru atļauties pilno. Labi, esmu šodien ar vienu ciemiņu, Robertu. Šodien studijā ieradies viens stūris. Vairāk es pastāstīšu jums. Viens stūrī. Labi, nav nekāds sakars, ko es tikko teicu, bet labi ir. Kā nav, tu vispār zini, kas viens stūris? Jā, nē. Te, ko tu te? Labi, mēs pildīsim challenge'us. Pagaid, kā mašīnas labot. Jā, un mēs, piemēram, tagad pildīsim, kurš augstāk var tikt šinī te mēslā. Tas nu mēsls. Labi, es pirmais sāku. Es cerams, ka tikšu uz augšai. Un... bija. Iesācēja veiksim. Jā, jā. Tātad studijā Roberts. Īsāk izsakoties viens stūrs. Ļoti jauki. Tagad apgriežam. Vai šis būs īsa pamācība, kā Ford pārtaisīt par Opel. Braucam, 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 braucam. Augšā esam un tūlīt mums būs Opels. Redziet, Opelis. Lūk, cik kā Opels īstenībā izskatās. Tātad, nākamais challenge, kuru mēs darīsim kaut kur. Mēs viņu darīsim uz šīs milzīgās pats. Backflip 360. Nu labi, ar tādu mašīnu vēl var braukt. Es uz savu vecām detaļām vācu, tas nav normāli īstenībā. Rekomāns seksī kāru bičus. Labi. Cerams, ka jūs man dzirdat normāli. Jā. Jā. Stop. Uzmanīgi. Redziet, cilvēks grib tikt augšā, bet viņš pat braukt īsti nemāk. Nemulditē. Un tagad braucu. 1, 2, 3. Cik darām, ka tu pat lēnā nenobrauks? Es nobraukšu. Skate, sadaram, ka es tev pārspēs. 110 apmēram, kaut 110. Nu, es teiktu, ka tā iesācēja veiksim. Un vēl vairāk. Ko vēl? Tas vēlreiz bija domāts. Tā iebrauc apmēram. Es to teicu tev, Rihard, nevis maniem faniem, kas man tagad skatās. Viņi man skatās. Viena roka. Un to man fani neredz. Ar ko to otru roku? Redzēji tāpat? Labi, tu man viņa nebija 115 apmēram. Nākamais challenge. Jābrauc ar to Apple. Davai. Tu nebrauks. Tu brauks. Es nebraukšu. Nu, bet es labāk nebraukšu nekā tu nebrauks. Tas savādi izklausīs, bet labi. Uzmanīgi, tāds drifting skills ritīgais. Vācis, labi. Ko man suns mācīja vakar? Jādara. Uzmanīgi. Oh! Ej, gali, iesaucēja laim. Vēl reku tam pārlekšu. Neveiksminieks. Kas tev ir mācīts pa ātrumu, Rihard? Jā, tu nezinu, kas ir ātrums. Redziet, es nolaiku Rihardu tepat studijā. Tā nedrīkst! Kādu reizi Rihards pierādīja, ka Ford var mierīgi pārtaisīt pa Opel. Labi, tagad bez starpgadījumiem, Rihard. Tu zini, man ievainojot, tev zūd fani.
Man ir 2 subscribe. Forts atkal ir forts. Tā nedrīkst! Labi, tev bija 2 mēnešus. Pierādīja, ka es Opels. Tu pats Opel. Ko nodriftēji? Māk tā, jā, nemāk. Pa vien kāju. Kāda vien kāja? Labi, ir. Kur Tu tālāk? jau ko tagad darīsi? Brauks uz Apple vai kaut ko darīsi? Nē, kur braucam? Izvēlies. Izbrauc pa to trasi. Davai, katram viens mēģinājums. Davai. Kurš? Bet nedrīkst traucēt. Labi, es taču to netraucu vispār. O, nu jau pareizi. Nē, Pa otru pusi jau brauc moķi. Nē. es tu pat tur redz, kā es smuki iegriezos iekšā. Pietiks man te apsaukat. Tā mierīgi. Tu atgādināšu, ka studijā viens stūrs. Kāds Es viens? nezinu, pēc kāda laika man varēs redzēt YouTube kanālā kā viens stūri. Nē, nu ko tu redz? Tev nesauc viens stūrs. Sauc gan tu vispār kaut ko zini. Jūs varat, es nezinu, es jums paziņošu vienu ceturtdienu Ventspils 4. vidusskolā mūzikas kabinetā. Es taisīšu prezentāciju par repu un es arī dziedāšu kā dziesmu no viens stūri. Tieši tā. Jūs noteikti varēsiet dabūt autogrāfus. Nu jā, tagad jūs kādu mēnesi nesapratīsiet vispār, kas viens stūrs, bet bišķi pagaidot, tad jau kaut kā. Un Rihards šoreiz. Nu nepaveicās. Tātad tagad idiots pie stūres. Viņu mani klausas vairāk, jā. Jā. Zini, kas notiek, ka mana Forda saliek kopā? Tu kļūsi pa sievieti. Nu, arī tā var teikt. Tas bija tuvu tavai nāvei. Tā vai nāvei? Kurš te ierunājas? Nu, Zini, kā te rādas, tā kā, ka nobrēmas ir tā kā uz grandas, kā viņi ir, bet viņš brauc pa kādu gludu asfaltu. Tas nav asfalts, tā ir gumija. Apiedoņ. Vai nu plasmas? Putu plasts. Jā, putu plasmas. Trīs reizes krāsots. Pēc garš normāli, gumija. Viss kārtībā, nav ko vēl piebilst. Tu runā bezsakari, es zināju. Es runā pa asfaltu, cilvēkiem viņš jāzina, ka šī spēle īpaši. Nu, beigās es jums... Arī neizdarīju! Bet es tik tālu. Bet tu neizdarīji. Labi, es domāju, ka ar to tagad viss, ne jau šodien, bet tagad viss. Un tā tad. Tā, ar jums bija es, tas labākais, un viens stūrs pēdiņās.